labākais starts. Ne tāds starts kā komandas. Viens no uzbrukumu līderiem varētu spēlēties, bet Šedriks Heins gan aizsas. Skatīsimies abām komandām iekraujušos aizaugumu sērijas. Jelgavniekiem gan tā krietni garāk. Sākuma punkts, 8 punkti, bet pārāk viegli. Spēles Marika Pajāra vadītā komanda. Tagad atkal saņem bumbu Roberts Medins. Omēt pēc pagrieziena, bet netrāp. Kristaps Kambergs ātrā pārējā un Kristaps Kambergs. Šedriks Heins pret Dāvidu Šoderu. Šedriks spēlē pats, beigās iespēlē iekšā Kītam Čemberlenam un Kīts Čemberlens ar kreiso roku. Ātri pārējā Jelgavai un Šedriks Heins no tālās distances un Šedriks trāp. Turpina veiksmīgu. Atgriežamies 2,5 sekundes. Gads Justuvis Šedrikam Heinsam. Labi izspēlē Jelgavniekiem un Raits Liep. Veiksmīgi spēlē iesaisties arī Raits. 5 punkti viņam, bet ļoti atstīp. Varbūt mazliet pārcentās šoreiz Dāvis. Centās paņemt spēli uz sev, bet pa punktiņam liek klāt Jūrmalnieki. Pa punktiņam tuvāk velk viņu klāt, bet tagad Sandim Silovam arī. Viņš pierāda arī šoreiz. Trāp Medins no pustālās distances, 55 pret 50. Joprojām vadībā Jelgavs. Sands Silovs ar bumbu tālāk. Meklē, kam piespēlēt, atstāja tomēr beigās ārā bumbu Šedrikam Heinsam. Šedriks tālāk Kītam Čemberlenam. 10 minūtēm. 70 pret 53. Tikmēr skatos paralēlajā spēlē mūsu LU. Paliek, bet bumbu gan nesaglabā. Un uz priekšu jau Jelgava. Šedriks Heins izmet tālmetienu un Šedriks Heins trāp vēl 3 punktus. Arī viņu redz rezultātu. Arī viņi zina, kā 11. uzvaru izcīnīt tiks. Un tagad Sands Silovs. Un tur piezīmāti Mozolam. Sāk savus komandas uzbrukumu. Un Šedriks var arī īsti nekur nesteigties. Bet Šedriks tomēr grib sāsināt spēli. Beigās no tā viss sanāk gandrīz kļūt. Ārā Sands Silovs. Un Sands Silovs. Un Šedriks Heins izdot ārā Sandim Silovam. Un turpina Jelgavnieki mierīgi saspēlēties. Un beigās šeit raku tālmetienu izmet Kristaps Kambergs. Un tas groz stīpu neskar, bet ar